Ātrs, ērts transportlīdzeklis pilsētas ielās var būt ne tikai auto, bet arī velosipēds. Bet kurš teica, ka velosipēds nevarētu būt ar elektropiegādi un atvieglot mīšanās procesu? Uzņēmums Blue Shock Bike ražo elektrodivuriteņus un aktīvi darbojas, lai veidot un attīstītu elektrotransporta risinājumus Latvijā. Uzņēmums izstrādā jaunus elektrodivuriteņus, kas tiek kombinēti ar elektroautomašīnām nepieciešamo infrastruktūru, tādējādi sparot pirmos soļus elektromobilitātes ienākšanai ikdienā. Blue Shock Bike ražotne atrodas Liepājā. Savā nelielajā pastāvēšanas laikā, esot ar milzīgām ambīcijām, ir pierādīts milzīgs darba spēks un idejas attīstības iespējas. Uzņēmums sāk savu darbību ar iepirktiem velosipēdiem iznomāšanai, bet šodien jau ražo divriteņus no nulles līdz pat gatavam produktam. Riteņi aprīkot ar elektropiedziņu, kas palīdz mīties autonomā režīmā. Riteņi ir arī aprīkot ar USB savienošanās iespēju, kas ļauj pievienot telefonu, tāpat arī riteņu klanos ir iestrādāti spiediena sensori, kas pat braucot stāvā kalnā noņem līdz pat 80% slodzi mīšanās procesā. Uzņēmuma lielākais projekts līdz šim ir bijis Smiltenes, Jūrmalas un Auces policijas divriteņu saražošanā. Tuvākajā laikā Blue Shock Bike atvērs arī veikalu Rīgā. Līdz ar to arī galvaspilsētā arvien biežāk redzēsim izcilos Liepājas pilsētnieku ražojumus.